Kā ar jums? Vai ko pavadam māju? Pavadam. Kā tad pavadāt? Kaimiņš vienmēr saka, tiekamies mājā un saprot, ir mājas jau cauri. Jā, vai Kaut mums veids? jāklausās. Nesatīties ar kaimiņu. Ar kaimiņu jau nevar nesatikties. Kā tad kaimiņš Bet, ja nesanāk satikties ar kaimiņu, tad var uzsmaidīt, jo šodien 31. maijs ir starptautiskā smaida diena. Vienkārši smaidi kaimiņu. Es esmu dīvains, es tikai smaidīšu, neko neteikt. Mājā smaida. Viņš zina, ka es esmu dīvains, tā kā es pamēģināšu. Mājā nav normāls. Par laikapstākļiem runājot, jā, maija izskaņa nekādas būtiskas izmaiņas nenesīs. Var smaidīt visi tie, kuriem patīk karstums, kuriem patīk pērkona negaiss, jo tas viss arī šodien dienas laikā būs. Par situāciju šorīt, smaidrēņi, par situāciju šobrīd, tad valsts lielākajā daļā spoži spīd saule, vietām pa kādam mākonim nokrišana nav, valdošais ir lēns vējš un gaisa temperatūra šobrīd no 11–14 grādiem valsts austrumos līdz 15–16 vietām 17 grādiem valsts vidienē un arī Kurzemē. Dienas pirmajā pusē vēl daudz viet uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidām, bet pēcpusdienā veidosies lielāki gubu mākoņi un ir dažviet gaidāms arī pērkona negaisa. Negaisa laikā brāzmains vējš, tāpat stiprāks arī lietus un iespējama arī krusa. Diena būs karsta, valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra 25–29 grādi, nedaudz vēsāks vien vietām piekrastē, kur gaisa temperatūra būs 20–22 grādu robežās. Nu labi, jau reiz mēs turpinām vēl par tiem smaidiem, vai ir kādi notikumi sportā, kas liek mums pasmaidīt?